Sveicināti, kaimiņi! Esmu latvietis, ne latvietis. Mums ar tevi ir viena valsts. Esmu tas, kurš balsoja par Latvijas neatkarību skupstot Latvijas karogu, stāvot uz viena ceļgalā. Dzīvoju Latvijā, domāju krieviski, runāju latviski un vēl 2 Eiropas valodās. Strādāju un maksāju nodokļus. Cienījamu kaimiņu, uzskatu, ka ir pienācis laiks, neskatoties uz visam to pūlim, kuriem tas nav izdevīgi, parunāt savā starpā patiešu. Jau 20 gadus tu skaties televizoru, lasi avizes un skaties cauri, bet neredzi mani, bet redzi to, ko tev par mani rāda. 20 gadus mums cenšas likt baidīties, neuzticēties un vēlams ienest viens otru. Jāatzīst, tas ir izdevies diezgan sekmīgi. Mūsu netiešas domstarpības kādam ir tieša peļņa. Tas, kas tu skaidri saprot, ka tik līdz pazudīs nacionāla jautājumi, kuros vienlīdz ātri noslīgst Barona Teikas un Krylova fabulas, un logika, un visi pasaules argumenti, bet galvenais – mūsu nauda un laiks, tad cilvēki sāks uzdot pavisam citus jautājumus. Kāpēc 20 gadus nekādi neizdodas atdot visu Latvijai, bet gan Zviedrijai, Dānijai un Somijai? Visi lielie zivju, piena, cukura un gaļas Latvijas uzņēmumi kļuvuši par Zviedru, Somu vai Daņu uzņēmumiem. Kāpēc uz Eiropu devušies jau teju 20% no valsts iedzīvotājiem, un latviešu tauta klusam izmirs skanot skaļiem saukļiem? Jautājumi bez gala, bet atbilde ir viena – ir pienācis laiks klausīties un dzirdēt mums abiem. Es zinu tavu valodu un atzīstu to kā pirmo valodu Latvijā, un esmu gatava aizstāvēt tavas tiesības domāt, dzīvot un audzināt tajā savus bērnus. Tāpat kā savas, tāpēc, ka tas ir vienas visiem tiesības būt cilvēkam. Man apnīcis pārtīk no skaidri zināmu Eiropas cilvēka tiesību cieņas Latvijā izdedelētām drupāčām un uz manam neapspriežāmām tiesībām audzināt manus bērnus dzimtā valodā. Iedomājies, ka es mīlu kādu sievieti, un viņas balss skaņa ir mūzika manas ausīs. Man patīk skatīties uz viņu, kamēr viņa guļ, un laižot caur pirkstiem viņas uz pilvina atrisušos matus, ieelpojot to smaržu, es jūtos savā vietā. Un vairāk par visu pasauli man patīk zināt, ka viņa mani arī mīl. Un mums ir bērni. Iztēlojies. Bet tagad iedomājies, ka viņi ir latvieti. Esmu šeit mājās, kaimiņi. Es neesmu tava valsti. Esmu sava, mūsu. Nelatvietis. Neesmu ciemos. Neesmu svešā. Neesmu ienaidnieks. Nevajag ilūziju. Es noteikti zinu, ka pat savācot 150 000 parakstu, es tik un tā neuzvarēšu referendumā, bet mani ieraudzis un sadzirdēs tālu aiz Latvijas robežu. Es iešu balsot, tāpat kā tu toreiz gāji uz barikādēm. Atceries? Tāpēc, ka uzskatīju, ka tev tur vienkārši jābūt. Un viss. Es arī, starp citu, biju tur. Un tagad es nobalsošu par 2 valodām mūsu Latvijā, mūsu kopējām labumam. Uzvarēt nevienmēr ir tas galvenais. Dažreiz, lai paliktu par cilvēku, pietiekoši vienkārši nezaudēt. Ar cieņu, tavi kaimiņi.